Labrīt, cilvēki! Šodien mums ir jauns, interesants ziņas no astronomijas. Mums zinātnieki ir atklājuši jaunas informāciju par galaktikām. Vairāk pastāstīs mūsu reportieris Ričards Alniņš. Astronomija jau ir atklājusi vairākas galaktikas, piemēram tālākā galaktika, 13,3 miljardu gaismas gadu attālumā. Šo atklājumu ir atradis Raivis Musuls, kurš mācās Rīgas Friča Brīvznieku pamatskolā pie jums. Sveiki! Jūs esat zinātnieks Raivis Musuls, Jā, tas esam. Vai jūs varat man izteikt, kas ir galaktika? No kā tā sastāv? Galaktika ir milzīgs zvaigžņu savienojums, kuru satur kopā gravitācijas spēks. Parasti tas ir melnais caurums, bet ir dažas reizes, kurās tas nav. Piemēram, zvaigznes, ja? Jā. Saprotu. Kādās ir ļoti liels zvaigznes, bet tās galaktikas parasti mazākas. Vai jūs varat izskaidrot, kāda ir mūsu galaktika? Kādi veidi vispār? Mūsu galaktika ir spirāļu veida galaktika, ir 3 galaktika veidi, spirāļu veida eliptiskās un neregulārās. Spirāļu veidi ir visizplatītākās. Jā. Tad kāda ir mūsu tuvākā galaktika? Cik tālu tā atrodas? Tā ir Andromedas galaktika, tā ir tikai 2,5 miljonu gaismas gadu attālumā, kas ir ļoti tuvu visuma. Kā iespējams pētīt galaktikas, vai tās ir redzams ar neaprotām? Jā. Parasti pētā galaktikas ar teleskopiem. Tie ir teleskopi, kuri ir kosmosā, lai izmantotu gaismu notustētu. Ļoti efektīvi strādā, bet galaktikas var redzēt ar neapbruņotu aci. Vajag ļoti zemu gaismas piesārņojumu un būt ļoti labi laikiem. Liels paldies par jūsu interviju. Protams. Un tagad mēs intervēsim šo studentu. Atvainojos. Jā. Kā jūs domājat, kas ir galaktika? Manuprāt, galaktika tā ir... Labi, tā. Bet kā jūs domājat, no kā sastāv šī galaktika? Galaktika? Es domāju, ka galaktika sastāv no Saules sistēmas, no planētām, no zvaigznēm. Tad, kā jūs domājat, kāds ir mūsu galaktikas paveids? Es zinu, ka tie ir 3, bet es nezinu, kāds ir mūsu. Un kā jūs domājat, kā cilvēki, zinātnieki, izpēta galaktikas? Es domāju, ka viņiem ir speciālie teleskopi, kuriem viņi tiešām redz un pēta viņas tā. Liels paldies! Šodien mēs daudz ko uzzinājām no zinātniekiem un studentiem. Cerams, ka šie fakti mums palīdzēs izprast astronomiju un tās noslēpumus. Atpakaļ pie jums!